Ko nozīmē tēvreize? Mūsu tēvs debesīs. Tas nozīmē tas, ko jūs sajūtat un uzskatāt par jūsu radītāju, kam jūs uzticaties un uz ko paļaujaties. Debesīs. Tas nozīmē tur, kur viss ir iespējams, kur ir bezgalīgi plašumi, kur ir tīrība, kur ir gaišums, kur ir spēks, kur ir maksimāli nebeidzams potenciāls, kur viss ir iespējams, kur ir brīvība no ierobežojumiem, kur jūs lidojat, jūs pacēties aizvien augstāk un varat būt, kas jūs esat. Esat brīvi no visām sadzīviskām problēmām. Kā putns gaisā, kā planēta visumā, kā enerģija, kur plūst un pārvietojās, kur vēlas. Svētīts, 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 svētīts ir apdāvināts, piepildīts ar bezgalīgu mīlestības atbalsta enerģiju. Lai top tavs vārds, lai izteiktais vārds, nodomātais vārds, lūgtais vārds, sūtītais vārds ir piepildīts ar šo te svētīts, beznosacījuma mīlestības, pateicības, jaudas spēka, piepildījuma, dziedinājuma enerģija. Lai nāk, lai pārklājas, lai nolēžas, lai ieintegrējas, lai savienojas tava valstība, viss dievišķais, viss enerģētiskais, viss visuma bezgalīgais, viss lielais, viss prātam neaptveramais. Tas nozīmē viss iespējams. Viss iespējams, viss piepildāms, viss realizējams, viss izdzīvojams, viss saprotams, viss pieņemams. Tavs prāts, visplašākā apziņa, virsapziņa, zemapziņa, visaugstākā apziņa, lai piedalās visos procesos un iedod maksimāli visaugstāko potenciālo iespējamo, tam brīdim vajadzīgāko, jēgpilnīgāko, noderīgāko, lai notiek, piepildas, realizējas, pavirzas, attīstas, atnāk iespēja, nonulējas, noņemas, aktivizējas, aizveras. Tas nozīmē katram pēc tā brīža vajadzības. Kā debesīs, tā arī virs zemes. Debesīs jau jūs saņēmāt aprakstu. Tātad viss ir iespējams tieši tāpat, kā tika aprakstīts debesīs. Tieši tikpat brīvi, tikpat jaudīgi, tikpat potenciāli, neierobežoti, kā putnam debesīs, kā planētai visumā, kā enerģijai bezgalībā. Visam līdzās pastāvošam, visam potenciālā visaugstākā, visam iespējās bezgalīgās, brīvībā, gaišumā, telpā, tas viss arī uz zemes.
ir iespējams un realizējams, ejot katram savu attīstības un apzinātības ceļu, atverot aizvien jaunas iespēju apvāršus, to ieraugot, saredzot un spējot to ieintegrēt. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien. Tas, kas mums pienākas, kas mums ir ierakstīts, kas mums ir paredzēts, bez ierunu, pilnībā, maksimāli, dienišķo, ierasto, saprotamo, vajadzīgo, tik ļoti svarīgo, būtisko šobrīd, šodien, šajā attīstības brīdī, šajā izaugsmes momentā, tajā apziņas stāvoklī, spējā caur ego, caur saprātu, caur pieredzi, programmām, bailēm to uztvert vislabākajā tā brīža formā. Un atpestī mūs no ļauna, atpestī, atvieno, atkabini, pārgriez saites, noņem, nonullē, ļauj palaist, pavadīt, izdzīvot, pārdzīvot, pārvarēt no ļauna, no tā, kas ir iziets, no tā, kas ir jau iemācīts, kas pārdzīvots, kas jāpalaiž, kas beidzas kalpot, no tā, kas vairs tikai ņem, nedod, no tā, kas traucē virzīties, no tā, kas ierobežo, no tā, kas bremzē, nostupē, no tā, kas iedarbojas regresīvi, nevis progresīvi, no tā, kas aizver potenciālam, no tā, kas mēģina apturēt, no tā, kas mēģina turēt uz vietas, kavēt attīstību, izaugsmi, no tā, kas jāpalaiž, no tā, kam jādod brīvība, no tā, kas izauklēts, kam jādodas, no tā, kas jāpieņem un jāatstāj, jādodas tālāk. Jo tev pieder valstība, jo tev pieder valstība, pieder ir absolūts maksimums, prātam neiedomājams, neaptverams, apziņā nesaprotams, acīm nesaskatāms, fiziski neiedomājams. Viss tas, kas ir aiz horizonta, viss tas, kas ir līdz jums zināmajām planētām, viss tas, kas jums ir saskatāms, paceļot skatu, viss tas, kas ar acīm ieraugāms un ausīm saklausāms un ķermeni sajūtāms. Viss tas ir arī jūsos katrā daļa no tā. Jūs esat visa šīta valstība un jums tā arī pieder. Un katram tā pieder daļiņa kopā ar visaugstāko. Tāpat kā arī spēks, kurā ir jūsu jauda, kurā ir jūsu pacietība, kurā ir jūsu dusmas, kurā ir jūsu aizvainojums, negribēšana, kurā ir jūsu mazie solīši virzībā,
kurā ir jūsu zinātkāra, kurā ir jūsu vēlme izdzīvot un pieredzēt, kurā ir mērķi, sasniegumi. Gods Dievam augstībā, gods vislielākajā pazemībā, vislielākajā mīlestībā, vislielākajā beznosacījuma mīlestības enerģijas plūsmā, dievišķajā, dzīvajā, dabiskajā enerģijā. Visā tajā, kas jūs paceļ. Gods visā tajā, kas jūs attīsta, kas jūs virza, kas veicina jūsu kustību, jūsu rīcībā, jūsu domās, kas jums nāk par labu un dara jums godu. Gods visdziļākajās dziļēs, visaugstākajos augstumos un vislielākajos plašumos, jūsu sirds un prāta un sajūtu aizslēgtajos kambaros, ko zina tikai jūs, un varat izmērīt savu virzību, skaidrību, tīrību, enerģiju, mīlestību. Āmen. Lai notiek, lai top, lai viss šis piepildās katram vislabākā izpausmē, vislabākā, precīzākā izpildījumā, kas var nākt maksimāli tajā brīdī par labu, ļaujot tam notikt tā, kā to ego un prāts spēj uztvert, pieņemt un izmantot, tādā ātrumā un apjomā, ko jūs varat izprast, pielietot, noturēt un spēt apsaimniekot. Tas, kas jums ir potenciāli šajā brīdī vajadzīgākais un svarīgākais.